Ir laiks 3 dienas līdz mēneša reizēm. Laikam paņēma tavu pulksteni. Ir laiks vēlēšanām. Pašvaldību vēlēšanas nāk. Un es jau zinu, ka tu neko bez manis nevari izdarīt. Tāpēc es esmu šeit, lai palīdzētu tev izdarīt pareizo izvēli. Balsojot par to, ko es balsošu. Bet, ja tu negribi balsot par to, ko es balsošu, tad, protams, ir citi varianti. Ir daudz citu variantu. Atkarībā kādā pilsētā tu esi deklarējies. Vai novadā. Nav svarīgi. Katrus 4 gadus mums ir jāievēl jauna pašvaldība. Un, protams, iepriekšējā pašvaldība vienmēr dara sūdus. Jaunā pašvaldība ir cerība. Un tad tu paskaties uz viņiem, un tu saproti, ka nav cerības. Ir tik daudz partiju, bet kā lai izvēlas par ko balsot? Es tev atvieglošu šo uzdevumu. Šie nākošie soļi ir pavisam vienkārši. Mēs iziesim tam cauri, un tev būs acu mirklī skaidrs, par ko ir jābalso. Tad nu pievilksim šo tuvāk un sāksim. Pirmais solis – atvērt pareizo mājaslapu. Lai atvērtu pareizo mājaslapu, jums sākumā vajadzēs izvēlēties pareizo internetu pārlūku. Un es zinu, ka jums visiem ļoti patīk Microsoft Edge. Dosimies uz cvk.lv. Tur pašā priekšā mūs jau gaida 2025. gada pašvaldību vēlēšanas. Atvērsim to lapu, tad mums atvērsies video. Pašvaldību vēlēšanas sagaidām ar jaunām vēlēšanu zīmēm. Jāizkrāso aplītis zaļajā lauciņā, jāizkrāso aplītis sarkanajā lauciņā. Nenoguli! Ja nu tu gadījumā gribi zināt kaut ko konkrētu par partiju, tad mums jādodas tālāk. Mēs paskrolosim uz leju, un te būs deputāti kandidāti. Klikšķinam tur, tas mūs aizved uz jaunu lapu, kur mēs varam atkal uzklikšķināt skatīt vairāk. Tad mums ir iespēja nospiest turpināt. Tad mums beidzot atverās pareizā mājaslapa, kur mēs varam aiziet uz kandidātu sarakstu. Šī lapa mums paver vaļā plašas iespējas, kā piemēram apskatīties statistiku. Kandidātu skaits 5938, un mēs iziesim cauri viņiem visiem. Es, tāpat kā politiķi, to varu droši apsolīt. Šajā statistikā mēs redzam, ka ir tikai 2 dzimumi, kas ir ļoti neprogresīvi. Tāpēc, ja jūs gribat redzēt vairāk dzimumu, balsojiet par progresīvajiem. Būs vismaz viens svarīgs jautājums atrisināts. Šeit mēs redzam arī kandidātu vecuma sadalījumu. Gandrīz 4% kandidātu ir virs 71 gada. Ej pensijā! Ej pensijā! Pie izglītības mēs redzam, ka ir 155 kandidāti, kuriem ir tikai pamata izglītība. Nē! Nenāc! Ej prom! Tad 27,5% ir vidējā izglītība, kas nav optimāli. Gribētos augstāko, kas ir 69,9%, un tas vismaz ir indikators, ka viņi kaut ko ir iemācījušies. Tālāk mēs redzēsim pilsonības valsts, 100% ir latvieši ar dubultu pilsonību daži. Tālāk ir tautība. Ja tev ir iebjas citas tautas, tad šis lauciņš ir tieši tev. Tad ir kandidēšanas pamats, kas ir neinteresanti, dzīves vieta, kas ir neinteresanti, un tas arī ir viss. Tālāk tepat augšā mēs varam izvēlēties kādu konkrētu lielpilsētu vai novadu. Tev visticamāk interesēs tikai konkrēta pilsēta vai novads, kurā tu esi deklarējies. Tā tīri, piemēram, paņemsim Olainas novadu un paskatīsimies uz to sarakstu. Te ir tikai 5 saraksti. Numur 1 Saskaņa, numur 2 Latvija pirmajā vietā, numur 3 Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, numur 4 Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, numur 5 Latvijas attīstībai. Te tu arī redzēsi to pašu statistiku, tikai šoreiz par konkrēto pilsētu vai novadu. Atkal tikai 2 dzimumi, atkal izglītība dažiem, kam ir pamata tikai un tā tālāk. Nu, tad dodamies uz kaut kādu pavisam nejauši izvēlētu Latviju pirmajā vietā. Te mēs redzēsim konkrētus kandidātus, viņu kārtas numuru, dzimšanas gadu, darba vietu un nodarbošanos. Tad izvēlamies kādu pavisam nejaušu kandidātu, piemēram, numur 12, kuram nepatīk numur 12. Te ir tāds Jānis Sarva, un nodarbošanās viņam ir darba meklētājs. Profesionāls darba meklētājs. Citās partijās ir kandidāti, kas ir bezdarbnieki, saprotams, jā. Bet šis kandidāts ir konkrēti darba meklētājs. Viņš nesēž vienkārši bez darba, viņš meklē to. Vai viņam sanāk? Bet viņš meklē.
Aizējot uz konkrēto cilvēku, šajā gadījumā Jānis Sarva, jūs redzēsiet konkrētu informāciju par viņu pilsonību, dzīvesvietu, tautību, izglītību. Šajā gadījumā viņš ir pabeidzis Rīgas 10. vidusskolu. Bet neko daudz mēs te neredzēsim. Nav pat bildīti, lai apskatītos, vai viņš ir smukiņš vai nav. Kāda jēga. Tāpēc mēs varam vienkārši nokopēt viņa vārdu uzvārdu, aiziet uz mūsu mīļo bing.com meklētāju, jo citu meklētāju neeksistē. Tad mēs tur ierakstīsim Jānis Sarva un pameklēsim, kas mums labs strāpās. Degpunkts. Interesanti. Olains novada deputāts Sarva pieķerts braucot reibumā. Tiesā viņš atzīst, ka bija pie stūris. Labi, kas bija, tas bija. Mēs jau skatāmies Latviju pirmajā vietā, kur, protams, ir izvēlēti kandidāti, kuriem Latvija ir pēdējā vieta un viņu pašu privātās vajadzības ir numur 1. Ja mēs dosimies atpakaļ uz partijas lapu, atkal mēs redzam visus kandidātus, bet otrā lapiņa mums interesēs visvairāk. Tā ir programma. Un šeit tad mēs redzēsim visu, ko šī partija piedāvā, bet, tikai piedāvā, viņi nesolās izpildīt. Vai arī solās, bet neizpildīs. Šī lapa ir ļoti noderīga, bet arī ne tik ļoti noderīga. Bet, varbūt ir vērts izlasīt šo visu, tāpēc, ka tas vismaz tev pateiks, kādā virzienā viņi dodas. Varbūt viņi biedē ar to, ka geji nāk, un viņi padarīs tevi par geju, jo viņi ir tik smukiņi, ka tu nevarēsi atteikt. Vai arī viņi vairāk uztraucās par sociālām lietām, par nabadzīgiem, vai arī par biznesu. Kas kuram ir svarīgāks, kas tev ir svarīgāks, varbūt tu sapratīsi no tā. Un tad paskatoties uz viņu programmu un salīdzinot ar statistikas lapu, tu varbūt varēsi saprast, vai viņiem ir kompetence izpildīt savus solījumus. Kā piemēram šajā lapā rakstīts, Olains novads ir mūsu mājas. Tad mēs aizējam uz statistiku, deklarētā dzīves vieta, vienam ir Rīga. Tā kā vismaz vienam Olaina nav mājas, un viņi jau melo. Tu redzi, viss ir visai vienkārši. Tu aizēji uz savu novada vai pilsētas lapu, izej cauri visām partijām, apskaties viņu programmas, apskaties viņu kandidātus, un tad jau būs par vēl vēlēt, jo ir pagājis pusgads, bet vai ir labāks variants? Noteikti, bet man nav laika par to visu pastāstīt. Šitas bija labākais, ko es iedomājos. Esmu morāli sagrauts, ceru, ka tu arī. Tas pats būs pēc vēlēšanām un vēl vairāk pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas, bet vismaz aizēj izdari to lietu, lai tava sirdsapziņa ir tīra, ka tu neizvēlējies balsot par Latviju pirmajā vietā.